Labdien, cienījamie klātesošie, deputāti, nodaļu vadītāji, skatītāji, klausītāji. Ir klāta 2024. gada septembra mēneša kārtējā Saulkrastu novada domes sēde, kurā izskatīšanai deputātiem ir sagatavoti jautājumi, kopumā 34. Attiecīgi sēdē reģistrējušies ir 12 no 15 dalībniekiem. Jautājumu izskatīšana un balsošana notiks dokumentu vadības sistēmā. Un par darba kārtību ir priekšlikums no manas puses to precizēt un proti pārcelt jautājumu par teritorijas plānojumu pilnveidotās elektrības nodošanu publiskai apspriešanai, pārcelt kā nākamo jautājumu aiz darba kārtības. Un jums arī būs klāta izstrādātāju pārstāve, kas nedaudz prezentēs situāciju. Tāpat arī pārcelt jautājumu numuru 33 uz 32, un attiecīgi tad par mērķdotācijām paliek jautājumi tad divi pēdējie. Ja? Kolēģi, vai ir vēl kādi priekšlikumi par darba kārtību? Ja nav, tad lūdzu nobalsot par darba kārtības apstiprināšanu. Paldies, darba kārtība ir apstiprināta un pavisam īsi informēšu par situāciju. Šobrīd izpilddirektore ir uz kavēti ierasties slimības dēļ. Attiecīgi šis ziņojums izpaliks un par aktuālajiem projektiem arī mēģināšu iespējami īsi. Tātad lielākais mūsu projekts, kas ir mobilitātes punkts pie Saulkrastu dzelzceļa stacijas. Šim projektam ir noslēdzies iepirkums par tehniskā projekta būvniecību, par tehniskā projekta izstrādi un būvniecību. Attiecīgi tiks arī tuvākajā dienās paziņots uzvarētājs. Izvērtējums ir veikts un varēs nekavēties sākt tehniskā projekta izstrādi un būvniecību. Plānojam, ka nākošajā sezonā, būvs sezonā šie darbi varētu notikt. Tā kā tas būtu tāds ļoti nopietns ieguldījums pilsētas infrastruktūrā. Tāpat arī vēl mūsu attīstības nodaļa ved sarunas ar naudas devēju par to, ka ietaupītās naudas, kā mēs atteicāmies, bet kas būtu arī ļoti nozīmīgi, ka varētu turpināt šo te un arī šo te veloceliņa ietvi pagarināt arī gar tā saucamo Vidržielas turpinājumu, gar Putniciem tā saucamo, ja, līdz A1 autoceļam, kur arī būtu ļoti nozīmīgi, lai ērti piekļūtu stacijai. Tā kā šis projekts, pārējie projekti notiek projektēšanas turpināšana pie mūsu bibliotekas un pie šī te krustojuma, kas ir centrālajā daļā. Tur mums bija iepirkums arī projektēšana būvniecība. Tur projekts tiks pabeigts šajā gadā un ceļa sakārtošana notiks pavasarī. Attiecīgi joprojām notiek būvniecība uz P6 autoceļa, kas ir valsts autoceļš, kur mēs par savu naudu būvējam šo te vienā posmā šo ietvi veloceliņu no A1 līdz Rožu bulvārim. Tur ir redzēt diezgan apjomīgi darbi, lieli grunts darbi, arī ūdeņi parādās un tam līdzīgi. Vēl šobrīd nav zināms, vai mēs paspēsim, vai būvnieks paspēs šajā sezonā arī segumu uzklāt, vai būs tikai sagatavots viss līdz segumam, un segums tad paliks uz pavasarim. Jautājums, kāds būs rudens, cik būs nokrišņi un kāds būs temperatūras, vai varēs veikt asfaltēšanas darbus. Par Melnceļu ielu ļoti apjomīgi būvdarbi, varbūt gribētos nedaudz ātrāk tie iet, bet ir solījums no būvnieka puses, ka varētu notikt asfaltēšana vēl oktobra mēnesī. Tā kā, cerams, ka tas tā arī būs un paļaujamies, ka būvuzraugs arī apzinīgi pilda savus pienākumus un kontrolē kvalitāti un temperatūru ievērošanu vispārējo. Tur, protams, situācija ļoti sarežģīta ir tieši dēļ intensīvās satiksmes uz ostu, kas ļoti kavē būvdarbu veikšanu, jo tur bijuši faktiski nepārtraukti iet smagais autotransports, kas traucē pārvietoties būvniecības tehnikai ļoti. Vēl
jā, arī ir tuvu apstiprināšanai ir šis te dienas centra projekts, kas ir paredzēts pretī Sauknes veselības centram, kur mums vecais bērndārs, neliels šita centriņš. Tātad arī tur tūlīt pēc apstiprināšanas arī mēs varēsim uzsākt tehniskā projekta un būvniecības iepirkumu. Un tuvākajos 2 gados tad varētu projektēt līdz nākamajai gada vasarai. Un tad nākamajā būvsezonas 2. pusē cerams arī uzsākt būvniecību un pabeigt 27. gadā. Bet tas arī būtu ļoti nozīmīga infrastruktūra tieši bērniem ar speciālām vajadzībām un citiem, ja, speciāli šāda infrastruktūra. Vēl par ugunsdzēsēju depo, kas gan nav pašvaldības objekts, bet to arī bieži jauc, bet valsts objekts, tad, ja pamanījāt, tad ir tikko kā pieņemts ministra kabineta lēmums par līdzekļu piešķiršanu, un acīm redzot, tot uzsāksies darbi, lai pabeigtu šo te ugunsdzēsības depo būvniecību Siguldas ielā. Cerams, ka ir solījums, ka tas notiks līdz gada beigām, šie darbi tiks pabeigti. Cerams, ka tas tā arī būs, jo redzat, iela tur izjaukt arī daļai ir un gājēji pārējai nav uztaisīti. Tas būtu arī svarīgi to līdz ziemai sakārtot. Jā, nodrošina arī varbūt citi mazāki darbi, bet ļoti intensīvas tādas sarunas ir gan ar iedzīvotājiem, gan ar valsts ceļiem par gājēju pārējām. Tas tāds zināms akcents ir, kas mums arī visiem būtu jāatdzird. Šobrīd ir situācija, ka, piemēram, pie jaunbūvējumā veikala Rimī, kas tiek būvēts Videžu ielā, jau 2. reizi valsts ceļi ir atteikuši gājēju pārējas ierīkošanu. Jūs paši zināt, kā tur ir intensitāte ikdienā, īpaši vasaras periodā, īpaši brīvdienās, jo tagad pie veikala Elvī, un ja būs vēl jauns veikals, kas būs pirmais liela veikals Salkastos, kāda varētu būt šī intensitāte. Un, jā, ir atteikums ierīkot gājēju pārējas, tāpat arī piedāvātais risinājums pie autoceļa PS6 neļaut tur būvēt gājēju pārēju, bet veidot ceļa šķēršošanas vietu, kas ļoti interesants risinājums. Nav skaidrs, vai tāds vispār ir valsts standartā, proti, ka ceļa malā ir šis te L veida svītrainais gājēju pārējas staps, bet pie tā nav piestiprināta gājēju pārējas zīme un nav arī horizontālais apzīmējums uz ceļa. Tāds kā vienādas nozīmes ceļa šķēršošanas vieta, kur nebūs ceļu ne mašīnas, ne tā kā gājēji. 2 šādas te pārējas pie Rožu bulvāra un pie līkumā pie Bušām. Manuprāt, būs liels apdraudējums. Mēs zinām, ka arī no šiem rajoniem vecāki savus bērnus laiž uz skolu, tie brauc velosipēdiem, iet kājām, tā tālāk. Nezinu, vai kāds vecāks gribēs šajā te bīstamajā posmā laist savus bērnus pāri vietām, kur nav izveidot gājēju pārējie. Tā kā, tur mums ir jāturpina šī te saruna par šādiem gadījumiem. Es arī biju spiests sazināties ar Paulu Timrotu, ar Zebras raidījumu. Pirmdien runājām raidījumu uztaisīt par šo te gājēju pārēju problemātiku, tad kādi ir šie uzstādījumi, kādi ir valsts standarti, vai tie ir atbilstoši, vai jāmaina standarti, vai jāmaina uzstādījumi, vai problēma ir ierēģiņos, grūti pateikt, bet mēs gan mutisku sazinamies, gan sazvanamies, gan sarakstamies, bet tiešām ir atteikumi dažādi, un mums bija arī tikšanās ar valsts ceļu valdi. Pāris mēnešu apakšā šeit Salkstos bija solījuma jautājums tā kā veiksmīgāk risināt, bet izskatās, ka tie tomēr ne tā rit, tā kā tāda situācija. Jā, bet un arī par budžetu pavisam īsi nākamajam gadam, ir pieaugums, bet ar vien palielinās izdevumi, un mēs to redzējām arī šajā gadā, bija it kā ievērams procentuāli naudas ziņā pieaugums budžetā, bet faktiski atļauties mēs varējām tēriņus daudz mazāk tieši. Tie nav attīstības jautājumi, bet tie ir elementāri jautājumi, proti tie paši ceļu atjaunošana, skolu remonti, jumtu remonti un tā tālāk. Rotaļlaukumiem nepietika naudas, kas bija iepriekšējā gadā novākti. Tā kā ir bažas arī par nākošo gadu, kā tas būs un cik ietekmēs nodokļu politika, jaunā minimālās algas celšana un citi jautājumi, jaunās iniciatīvas, kas ir civila aizsardzība, kiberdrošība un tā tālāk un tā joprojām. Tad arī maksājums joprojām ir milzīgs pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā.
Šogad mēs maksāsim apmēram 1,3–1,4 miljonus. Gada beigās būs precīzs cipars, ja? Bet nākamajā gadā, tas jau šobrīd ir aprēķināts, būs nepilni 1,9 miljoni, kas būs jāpārskaita. Un, protams, ka ir pašvaldības ļoti atšķirīgas, ir pašvaldības ar valsts pilsētas, piemēram, atsevišķas ar blīvu apdzīvotību, ar daudzām daudzdzīvokļu mājām un tā tālāk. Un pie mūsu salīdzinoši retās apbūves, ja, pie maz daudzdzīvokļu mājām, pie lielā ceļu garuma un pārsvarā tie pašvaldības ceļi, tad tā situācija ir mazliet atšķirīga katrā situācijā. Protams, ka vajadzības ir visur un visam, ja, bet šogad nestāsies spēkā jaunie noteikumi un nekustamo īpašumu nodokļu ieņēmumi joprojām tiks arī izlīdzināti. Un aiznākamajā gadā, proti, varētu būt tā, ka tie paliek pašvaldības līdz 100% apjomā, ja, bet tas vēl šogad, 25. gadā vēl nebūs. Ja. Tā kā, arī nekustamo īpašumu nodoklis mums ir, arī tas ir visai pierīgai, arī Rīgai, ir tomēr 2,5 reizes lielāks nekā faktiski pārējai Latvijai, tā skaitā ar lielajām pilsētām, Jelgavai, Valmierai un tam līdzīgi. Proti iznāk vidēji uz vienu iedzīvotāju 124 eiro, arī bērnu skatot un tā tālāk, ja, tad tur iznāk vidēji 50 līdz 55 eiro, ja, tad var parēķināt šajās Excel tabulās. Tā kā šāds dati arī. Bet labi, kolēģi, varbūt kāds speciāli jautājumi, kas ir no iedzīvotājiem dzirdēti, vēl uzdodam. Jā, Raivo. Jā, man būs jautājums par Bamā ciemā par to zīmi. Ir kaut kāda kustība, virzība? Es vienu nedēļu jāatzīst nebiju, un vakar atgriežos pēc atvaļinājuma, bija ļoti saspringta diena. Bija arī vides ministrija rīkoja lielu semināru, bija Rīgā, un pēc tam bija arī televīzija, kā redzējāt, nesanāca. Un šodien arī, bet jā, un izpilddirektori slima, nesanāca viņu satikties, kāda ir situācija, bet jā, paldies par atgādinājumu. Atradīsim risinājumu. Jā, pie šīs vēlos piebilst, kad izpilddirektorai bija uzlūgums, lai viņi arī sakopja to ceļu Zīterielu, kur ir izdangāts pāris lielas bedres, un viņas tikai turpina paplašināties. Un tur nekas nav darīts. Tad atcīmredzot, tur nav izdevies, jo es biju piebraucis, kad bija ceļa atjaunošana, tieši šīs divas ielas atjaunoja, un tad bija piebraucis arī komunālās servises pārstāvis, un viņi mēģināja vienoties arī par šo kārtošanu, bet tad acīmredzot, tas nebija izdevies tajā brīdī. Ja? Tad tas ir palicis. Jā. Labi, skaidrs, piefiksējam šo jautājumu, un es nodošu, jā, tad komunālās servisām. Es domāju, komunālās servis noteikti zina šo jautājumu, bet viņi, tad tas būs atsevišķi viņiem jārisina. Jā. Paldies. Man ir priekšlikums uz nākušo domas sēdi pieaicināt komunālu servisu ar ziņojumu par kārtībām par sezoniem. Jā, labi, paldies. Kolēģi, varam sākt ar kārtējo jautājumu izskatīšanu. Paldies. Tad lūdzu došu vārdu Sauklas teritorijas plānojuma izstrādātāju pārstāvēju Līgai, kas pārstāv grupu 93. Vienu mirklīti. Labdien! Mums notika teritorijas plānojumā publiskā apspriešana šī gada no 20. māja, no 9. māja līdz 20. jūnijam, un šobrīd ir apkopot publiskās apspriešanas rezultāti. Tas nozīmē, ka ir apkopot institūciju nosacījumu izpildi, tātad institūcija atzinumi. Mums ir vairāki norādījumi, kas ir jāievēro, un arī iedzīvotāju iesniegumi. Ja, iedzīvotāju iesniegumi bija 45, tādi, kuriem ir pēc būtības, tātad priekšlikumi 33, un te jūs arī redzēt, kad mēs neatbalstam dažas no tiem 9.
par institūciju atzīmēm. Tad mums ir ļoti daudz institūcijas, kas ir vērtējušas teritorijas plānojumu 24, tā skaitā arī Satiksmes ministrija ir pievienojusies šim lokam, jo redzējumos teritorijas plānošanas sistēmā 12 pozitīvi atzinumi, 10 tādi, kur ir jāveic precizējumi, papildinājumi, ir arī 2 negatīvi atzinumi. Viens ir tīri tehnisku iemeslu dēļ, koneksis, tātad aizsardzības nav redzams grafiskajā daļā, bet tas tiek iekļauts 2. redakcijā, bet pēc būtības ir viena institūcija teritorijas aizsardzības pārvalde, kur ir sniegti šo negatīvo atzinumu, un vēl no viņiem vajadzēja no pārvaldes saskaņot plānotās pilsētas robežas. Tātad, ka plānotā pilsētas robeža tiek plānota Baltijas jūras piekrastes aizsargjoslā, un mums bija sanāksme ar viņiem 13. augustā, kad mēs skaidrojām, ka ir plānojam risinājums, un liekas, ka arī visu izskaidrojām, un nākam pretī pārvaldes norādījumiem un atsevišķās vietās arī mainīsim funkcionālo zonu. Un šo izmaiņu pēc arī faktiski ir vajadzīga publiskā apspriešana, jo tas uzreiz arī īpašniekiem maina šīs abos tiesības. Nu, un, piemēram, šādi jautājumi, te nav visi, bija kādi 10 nedaudz vairāk. Bet, nu, piemēram, šādi. Viņi redz, ka dabas parkā pie jūra mums ir transporta zona ceļam, jā, tātad uz šo zvejnieku apmetni. Līdz šim dabas aizsardzības plānā dabas parkam nav bijusi, un viņi uztraucās par to, kā mēs tagad veidosim šo ceļu. Bet tātad teritorijas plānojums ir dokuments, kur pirmo reizi vismaz kaut kas tāds tiek parādīts, jo ar laiku šī piekļuva ir pludmalē jāatrisina, tā ir saistīta arī ar nudistu pludmali, un, protams, kad veicot sākotnējo novērtējumu, vides valsts dienests precizēs, kur jau ir šie aizsargājumie biotopi, un šo ceļu trasi varēs precizēt, bet vismaz teritorijas plānojumā mēs to nostiprinām. Tad bija pārmetumi par to, ka krasta kāpa aizsargjosla nav noteikti tādā platumā, kā ir bijis iepriekšējā teritorijas plānojumā. Ir tur tāda garāka analīze, bet nu viens piemērs, piemēram, kas ir attālā būtiņa. Nav būtiņas, bet sarkanā būtiņa, tā tad ir vieta, kas ir ostas teritorija, kur mēs redzam dabas pārvaldības datu sistēmā Ozols šo aizsargājumu biotopu, un līdz ar viņu nosakam krasta kāpu aizsargjoslu, kas nav mazāk par 180 metriem, un pilsētās viņa minimāli ir 150, un attiecīgi publiskās abos teritoriju ostas vajadzībām plānojam. Un trešajā attālā Ķīšupas iela, kur mēs mainītu, kas jau tagad spēkā esošajā plānojumā, ir abos teritoriju uz šo meža teritoriju, bet arī šajā meža teritorijā ir abos iespējas tikai zemāku līgumu. Un vērš uzmanību, ka mēs 18. augustā nosūtījām vēstuli, atkārtot saskaņot pilsētas robežas, bet vēl nav pēc 5 nedēļām atbildes saņemtas. Tad vēl ar valsts dienestu, zemes dienestu proaktīvi plānojām, saskaņojām pilsētas robežas, un dēļ tā ir arī šie 2 zemes ierīcības projekti, no kuriem vienu šodien skatīsiet. Un, piemēram, faktiski, ja mēs neveicam šo zemes ierīcības projektu, mums veidojās tāda situācija kā Latvijas dzelzceļa. Tāda šī dzelzceļa josla sarkanā, tā būs lauku teritorija, ja? Un pilsēta būs abās pusēs dzelzceļiem. Ja? Un tāda situācija veidojas. Bet, nu, lielās institūcijas mēs nevaram izlūkties viņiem sadalīt šos kadastrus. Jā, nu, varbūt kādam arī interesē, kad notiek jūras krasta līnijas pašlaik aktualizēšana, tad mēs nosakam par šo jūras līniju, nevis kā kadastru. Arī Varam ir saskaņoti pašvaldības Baltonā esošo jūras piekrastu ūdeņu izmantošanas veidi un nosacījumi. Redzat, ka tā zilā līnija, viņa neaiziet līdz aizsargājumai jūras teritorijai, bet arī šajos pašvaldības valdījumā esošajos jūras piekrastu ūdeņos jūras plānojumā ir izrādās ierobežotas miršanas teritorijas mums tādas.
būtiskākās izmaiņas pilnveidotajā redakcijā būtu samazināta transporta attīstības teritorija ap Lilasas ciemu, tas ir ap A1 autoceļu, vispār noņemta Murjāņos ap autoceļā 3. Satiksmes ministrijai nav līdzekļu, lai 7+7 gadu periodā šos projektus realizētu tādā apmērā, kā bija 8.9. gadā plānots. Satiksmes ministrija vērsa uzmanību, kad mainoties Rail Baltica trasējumam, tātad Gāršmožas ciems varētu tagad būt kompakts viens un tās atsevišķās zemes vienības aiz Rail Baltica neiekļaut ciemā, kam var pievienoties, un to arī mēs šādi plānojam. Tad vēl Ādažu novada teritorijā esošā nodokūdeņa attīrīšanas ietājs Nurbums dod mums aizsargjoslu Lilasas ciemam, nelielu daļiņu, bet tomēr jārēķinās ar to. Kur tieši atrodas šī iekārta? Viņa ir posmā starp jūru un A1. Faktiski viņa skar zināmos īpašniekus, bet tie 50 metri dabas apsādījuma teritorijas pie pašas Lilasas kanāla viņa arī tomēr neaprotinās īpašniekam izmantošanu. Un ir aizsardzības ministrija uzstāja, ka ministru kabinetes noteikumos un likumos par aviācijas zonas ar militāro lidlauku būtu nosakāmas teritorijas plānojumā. Mēs kā izstrādātāji tam nevaram pievienoties, bet, jāsaka tā miera labad, mēs esam ielikuši šīs teritorijas ar īpašiem noteikumiem no 17 līdz 19, lai zinātu, kur ir augstuma ierobežojumi, kur ir gaismas starpnešu ierobežojumi, dažādu punktu piesaistošu objektu ierobežojumi, kas sniedzās līdz pat Ragavas, Murjāņu Ragavas ceļam P6. Un mēs esam ielikuši plānojumā, kad ir nepieciešams pārcelt tātad Inčukas dzelzceļa staciju uz Saugastu pilsētu. Dzelzceļš nav saskaņojuši šo risinājumu, bet mums ir 2. augustā Autotransporta direkcijas sabiedriskās transporta padomes lēmums, ka tāda lieta ir atbalstām, pie tā arī turamies un teritorijas plānojumā saglabājam. Vairāki arhitekti sniedz iesniegumu par to, ka pievienotajā teritorijā aiz Pagašu dzelzceļa stacijas vajadzētu pilsētai atbilstoši zonējumu, kam var pievienoties, un to mēs arī iekļautu. Precizēta lauksaimniecības dzīvnieku turēšanas nosacījuma pilsētā, kas piedalījās sanāksmēs, ievēroja, ka mēs tur bijām pirmajā redakcijā skaitliski noteikuši trušus, globus, cūkas. Tad šobrīd mēs paredzam reģistrēt dzīvnieku un novietu lauksaimniecības datu centrā. Un šo ierobežojumu sākot no 2400 zemes gabalos arī tad varētu šādas palīga ēkas atrasties. Kas ir būtiski salīdzinājumā ar spēkā esošajā paplašināta piekrastes ierobežot saimnieciskās darbības josla. Ja viņam bija kādreiz noteikti līdz dzelzceļam, un viņa nesam līdz to, kad ārpus ciemiem pilsētām nevar dalīt mazāk kā 3 hektāros, tad vairākas institūcijas, bet pamatā vides dienests vērs uzmanību, kur mums tomēr vajag šos 5 kilometrus ievērot un skatīties, kur tad ir meža kvartāli, kuros mežādi sausās minerāla augstnēs. Te ir grūti nolasāms, tur ir kartē. Varēšu. A1 autoceļš tātad. Šī ir pie dārzkopības ciemi. Līdz dārzkopības ciemiem mēs nosakām šo ierobežotas sabiedriskās darbības joslu, un šajā daļā, kur ir poligons, tur ir dzeltenais, tātad ir šīs minerāla augstnēs, un šī tad būtu tā poligona daļa, kas arī iekļautos valsts meža komitāru saimnieko. Un mums bija, apkopojot institūciju atzinumus, arī darba grupa. Jāsaka tā, kad ne visām institūcijām mēs klausīsim, un ja kādreiz mēs trīcējām par katru atzinumu, lai viņš būtu pozitīvs un savādāk vispār nevarējām iet ne uz domu, ne pēc tam uz ministriju izvērtēšanā, tad tagad ir saprasts, ka institūcijas bieži vien pārkāp savu kompetenci, līdzīgi kā dabas aizsardzības pārvalde iesaistās funkcionālo zonēm plānošanā. Un
tiek citi piemēri vēl. Un tieši tāpatās valsts ceļi ir izvirzījuši šo prasību saskaņot visu veidu būvniecību ciemos. Jā, tātad ap valsts autoceļiem, ko mēs pirmajā redakcijā bijām norādījuši kā teritoriju, kurā saskaņosim. Un izvērtējot pamatotāk, nav tā pamatojumi, kādēļ būtu katrs jumts vai katrs šķūnītis jādzer būvvaltēji saskaņot Latvijas valsts ceļos. Un viņi arī neapzinās droši vien to savu administratīvo slogu, kas viņiem pieaug, jo šī ir jauna prasība, tikai 23. gadā tiek izvirzīta plānojumiem. Un šo mēs vairāk nenoteiksim 2. redakcijā. Ir risks, ka mēs saņemsim šo aizrādījumu. Arī papildināts ar piekļuvu pie Pabeža ezera. Jūs esat skatījuši, laikam arī pašvaldībā Akācija ielai, aiz Akācija ielas 2 pašvaldības īpašumā. Mēs mainām uz ražošanas zonu tādi nelieli vēl papildinājumi, kas ir 2. redakcijā. Un es lūdzu, ka deputāts pilnveidot, pieņemt lēmumu par teritorijas plānojuma redakcijas pilnveidošanu un nodošanu publiskajai apspriešanai. Faktiski ir 2 lēmumi vienā. Paralēli mēs arī precizējam vidas pārskatu un sniedzam uz vidas pārvaldes valsts biroju. Un lūgums ņemot vērā to, ka dabas aizsardzības pārvalde tomēr mums nav sniegusi šo saskaņojumu plānotajām pilsētas robežām. Tad cik šis punkts ir arī ierakstīts noteikumos un varams vērtēs plānojumu pēc apstiprināšanas. Pastāv tas risks, ka mēs neatbildīsim normatīviem aktiem, ja konkrēti šim 628. noteikumu 63. punktam, tad informatīvajā daļā lūdzu pēdējā brīdī mēs tagad pievienojām šo papildinājumu. Kad nav saņemts dabas aizsardzības pārvaldes saskaņojumu plānotajām robežām, bet mēs ejam uz to, lai zvejnieku ciems būtu Zalpustu pilsētas teritorijā. Paldies! Paldies! Aplausi. Paldies. Paldies. Jā, un šī pilsētas robežu paplašināšana ir faktiski tikai pamatota ar 2 lietām. Faktiski ar esošo situāciju dabā un ar to, ka mums šī situācija ir jāfiksē, kā tā faktiski ir, jo šī administratīvā robeža kaut kur pa vidu dzīvojamām ēkām, pa vidu ielām, un tas ļautu mums nākotnē pretendēt uz lielāku atbalstu dažādos projektos, ja mēs sasniegtu zinām iedzīvotāju skaitu pilsētā un pretendēt uz zināmu statusu iegūšanu pilsētai, kas ļautu veiksmīgāk tieši attīstīt infrastruktūras objekts, kas ir ceļu infrastruktūra, attīrīšanas iekārtas un tā tālāk, ja, kas ir ļoti nozīmīgi turpmākai mūsu visiem iedzīvotājiem. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, jo tieši gan centralizētie tīkli un visi šie jautājumi, ceļu seguma, apgaismojums, tas ir ļoti, ļoti svarīgi, jo nekustamā īpašuma nodoklis ir augsts un mēs visi gribam kvalitīvu infrastruktūru. Tāpat arī nodrošināt, lai skola šeit būtu. Jā. Tātad faktiski lemjošajā daļā tam būtu jāparādās. Paskaidrojuma daļā. Tātad paskaidrojuma rakstā, kur ir minēts, tātad paskaidrojuma raksts šeit arī ir pievienots diezgan garš un Jā, es sapratu, tātad paskaidrojuma rakstā papildināsim ar to, ka nav saņemts visos punktos pozitīvs dabas aizsardzības pārvaldes atzinums, taču esam to izvērtējuši un
nododam publiskai apspriešanai arī ar daļēju atzinumu ņemšanu vērā un arī skaidrojumu par šo. Jā, kolēģi, kādi vēl būtu jautājumi? Paldies, tad lūdzu nobalsot par Saukastu novada teritorijas plānojuma pilnveidoto redakciju, nodošanu publiskai apspriešanai un institūcijām atzinumu saņemšanai. Tur viens vārds laikam tā kā iztrūkst pirmajā punktā nodošana. Vismaz tajā kopējā nodots ar sākās, atvainojos, jā. Jā, viss kārtībā. Paldies. Par 12 pret atturās nav lēmums pieņemts. Paldies. Lūdzu, tad iedzīvotājs sakot līdzi informācijai par apspriešanu, kas tiks publicēta informatīvos izdevumos domas. Nākamais jautājums ir par zemes likumiskās lietošanas tiesību līguma noslēgšanu ar personu uz 5 gadiem Zītaru ielā par 450 kvadrātmetriem un 4% no kadastrālās vērtības būs jāmaksā, kas ir ne mazāk kā 50 eiro. Ja? Skatījāmies, vai Šī zemes vienība bez adreses ir? Nu jā, viņi tā kā iznāk pie ielas viņa bija, ja? Tā kā izvirz, paplatinājums kadastrā tur bija. Paldies. Balsošanu slēdzu. Atbalstīts, pret atturās nav. Paldies. 4. jautājums ir par nekustamo īpašumu sastāva maiņu, VF Pabaži, un attiecīgi atļaut pievienot īpašumam vēl vienu zemes vienību. Ja? Lūdzu, kolēģi. Paldies. Atbalstīts, pret atturās nav. Paldies. 5. jautājums ir par zemes ierīcības projekta izstrādi. Rīgas iela 65 un 67A. Proti zemes vienību pārkārtošanu, lēmums par izstrādes uzsākšanu. Vai ir kādi jautājumi, kolēģi? Apstiprinām darbu uzdevumu un ļaujam strādāt. Paldies. Apstiprināts vienbalsīgi. Un kā 6. jautājums ir par apstiprināšanu jau ierīcības projekts Vēju iela 5 un 7. Attiecīgi mēģis individuālo māju apbūve. Vienam gabalam 2,7 hektāri, otram 2,2 hektāri. Jā, tātad vairāk zemes gabali tiek izveidoti. Tātad gan tas ir manis minētie bija ar Vēja ielas adresi, vēl ir Vēja iela 7A, Vēja iela 7, attiecīgi Platkā iela 4, Platkā iela 6. Kopumā tad visur ir dzīvojama māju apbūve un vidējais zemes gabalu lielums ir 0,2 līdz 0,22 hektāri. Ja? Klāt arī pievienots ir schēma. Jā, kolēģi, vai ir kādi jautājumi par šo? Lūdzu.
Lūdzu, nobalsot. Par apstiprināšanu. Paldies. Apstiprināts, pret atturās nav. Nākamais jautājums ir par zemes īpašumu apvienošanu. Tātad Sējas pagastā īpašumi Bāliņi 2 un Tomes. Un jaunā zemes vienība apvienotās sauksies Tammi. Un galvenā saimnieciskā darbība – lauksaimniecība. Lūdzu nobalsot par apvienošanu. Paldies, apstiprināts. Nākamais ir 8. jautājums. Par zemes grāmatā nereģistrētas zemes vienības sadalīšanu, nosaukumu piešķiršanu un lietošanas mērķu noteikšanu. Tātad pašvaldībai piekrītoša zemes vienība. Un elektrolīnija tiek saglabāts mērķis jau esošais, komunikācijām. Un platība tiks precizēta pēc katastrālas uzmērīšanas. Paldies, apstiprināts. Pret atturās nav. 9. jautājums ir par zemes domājumās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājumai daļai. Tātad daudz dzīvokļu māja, Aina Žilā 70, attiecīgi personai nododam īpašumā, kā to paredz normatīvie dokumenti, piekrītošo domājamo daļu no ēkai piesaistītā zemes gabala. Tas saistībā ar privatizācijas likumiem. Tom? Paldies. Atbalstīts. Visi par. 10. jautājums. 10. jautājums ir par izmaiņām novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāvā. Tad mums septembrī bija arī tāda atrunātās komisijas lielāka tikšanās, kur izrunājām daudz jautājumus, aktualizējām arī dažādas problēmas situācijas, kādas tās nākotnē varētu būt. Un vienojāmies, ka tuvākajā laikā arī rīkosim vēl papildus mācības un izplēsim dažādus scenārijus, kā rīkoties atsevišķos gadījumos, ko mēs neesam līdz šim varbūt tik nopietni tam pievērsušies un arī, kas varbūt nav mums tik zināmi. Ja? Šobrīd precizējam komisijas sastāvu, ja? Nolikumu, ja? Paldies. Septembra mēnesī arī ir lielās Latvijā mācības armijas, ja, arī dažādās pilsētās, un rīt ir arī tāda, kad arī aicināti pašvaldību vadītāji ir uz Ādažu bāzi iepazīties ar mācību norisi un ar aktuālo situāciju. Tā kā rīt dienas laikā arī viesošos tur.
drīkst maz komentāru. Galvenais arī, par ko gāja masmēdījos diskusijas saistībā ar civilo aizsardzību, to, ka jā, visur akcentēts tā 4 stundu ceļa summa un tā tālāk, bet nevienam nav skaidrs, uz kuriem tad ir jādodas. Kur ir patvērsums, vai kur ir jāzvan, vai kas ir kāds informatīvais līdzeklis jāvar vaļā, kur būs informācija tekošā, būs instrukcijas, skriet pa labi vai pa kreisi. Ja? Un šis te ir tas lielais darbs, kurus, manuprāt, ir jāveic. Nu, pamatā tā tad ir divas lietas, kas jāievēro. Viens ir visiem iedzīvotājiem jāpielādē aplikācija 112, kur pamata informācija tiek nosūtīta. Tas ir numuru 1. Otrs ir parastais radio. Mašīnās tas skan, tieks ar kājām. Arī droši vien, ka vajag iegādāties mazo radio, attiecīgi ar baterijām, kam nevajag elektrību. Un sommai ir jābūt 72 stundu sommai, nevis 24. Un par evakuācijas ceļiem ārkārtas situācijās, mēs šeit runājam par militāriem draudiem, ja, tad tādi nav konkrēti un tie arī nav nosakāmi. Tie ir no esošās situācijas atkarīgi, par tiem tad arī attiecīgi būtu informācija, ja, cerams, ka tāda nebūs vajadzība. Tur var būt dažādi scenāriji un tā tālāk, ja, par patversmēm, tur droši vien, ka, protams, ka apzinama un situācija, kā tā ir mūsu teritorijā, bet, protams, arī paši iedzīvotāji var šo domāt, jo, kā rāda Ukrainas piemērs, tad tieši vairāk draudu gadījumā, militāra iebrukuma gadījumā iet cilvēki bojā nevis pa ceļam uz patvērsmē, ja. Proti, brīdī, kad viņi uz ielas atklāti šķembām un tā tālāk, ja, tā kā daudz šādas situācijas. Bet, tās droši vien tagad viss izvērst nevar, un nevajag, bet kādā ziņā ļoti daudz dažādu jautājumu, kā attiecīgā situācijā rīkoties, un tāpēc tās mācības ir vajadzīgas, jo arī par šiem pašiem evakuācijas ceļiem runājot, lai novērstu sastrēgumus, neplānveidīgu automašīnu cilvēku plūsmu, kas traucētu armijas plūsmām, lai vienkārši veidot sastrēgumus, vai tur, kur nevajag braukt, nemaz neaizbraukt, ja, tad cilvēki, kas to visu organizē, izstāda ceļzīmes, ievieto informāciju masaziņu līdzekļos un tā tālāk, ja, tad daudz dažādi šādi te jautājumi. Noteikti arī, kas ietver arī valsts noslēpumu vai vēl citu dokumentu, attiecīgu ceļu vai iznīcību, vai tur noteikti ir diezgan plašs šis jautājums. Ne tikai, ko darīt un kur bēgt. Jā, un arī tāpat degvielas jautājumi, kā zināt, arī par valsts uzkrājumiem, kas notiek un cik tie ir tālu, cik pieejami būs pašvaldībai, jo, nekad nav tā, ka evakuējās visi cilvēki, ja, paliek uz vietas parasti sirmgalvi, un tāpat mums ir veselības centrs ar gulošiem cilvēkiem, ja, tā kā, ir daudz nianses. Paldies. Uh, 11. jautājums ir par sociālās palīdzības pabalstiem Saulkas novadā. Skatījāmies arī sociālo jautājumu komitejā. Vai komitejas vadītāji ir kas papildināms pie šā? Nav, mēs par to spriedām, un es sēdēju aicinu balstīt. Paldies. Apstiprināti, paldies. Jā, un nākamais jautājums savukārt arī diezgan plaši skatījām un izdiskutējām komitejā.
ir par sociālā dienesta lēmumu par personu, par lēmumu atstāšanu spēkā. Nu, šeit droši vien mēs arī domas sēdē, ievērojot visus personu datu aizsardzības jautājumus, sīkāk šo iztirzāt arī nevaram. Komitejā mēs rūpīgi šo skatījām, uzklausījām viedokļus. Ir pielikumā sagatavots izvērsts lēmums uz vairākām, uz 3 valsts pusēm. Un secinot visus apstākļus, tad šeit ir minēta tā summa, ar kuru tiek atbalstīts minētā persona, un kāds arī bijis dienesta lēmums, jo to paredz mūsu saistošie noteikumi, šo te izvērtējumu par radinieku iesaisti, ieņēmumu izvērtēšanā. Bet, mums ir savu noteikumu, kā tad mēs arī mēģinām iegūt vai apzināt šos radiniekus. Tas notiek, ja mēs viņus nevaram. Jā, mums šie noteikumi ir tad, kad visi līdzekļi ir izsmelti un nav iespējams noskaidrot, tad pašvaldības sēdz no saviem līdzekļiem. Attiecīgi mēs šobrīd esam konstatējuši faktu, atbilstoši mūsu noteikumiem un piešķīruši tādā apjomā, kāda ir šī starpība starp noteiktā, daļēji apmaksājuma pakalpojumu, bet nepilnā apjomā. Tur nav tādas summas, lai būtu vērts griezties tiesā un tā tā. Grūti pateikt, jebkura summa ir racionālais vai tur ir, vai nav? Tam nav nekādas nozīmes. Procedūra tāda, kad sociālā dienesta lēmumu var apstrīdēt domē. Domē ir piedāvāts viņu skatīt, komitejās ir izvērtēts un atstāt spēkā sociālā dienesta lēmumu. Viss. Te var būt tā situācija, kāpēc, varbūt šajā konkrētajā situācijā, es to nezinu personīgi, bet varbūt tīri psiholoģiski nav tāda ļoti laba, jo, protams, ka no vienas puses ir ļoti būtisks pašvaldības atbalsts, kas arī joprojām tiek saglabāts, daļējais atbalsts, bet tajā brīdī, kad šis atbalsts ir nepieciešams, to tā kā pašvaldība uz to brīdi nodrošina pilnā apmērā, un tad izvērtē visu pārējos apstākļus. Un iznāk tā, ka sākumā klients saņem pilnā apmērā, teiksim, pirmajā nedēļā vai pirmajā mēnesī šo te samaksu, un izvērtējot apstākļus par radiniekiem aprūpētājiem, viņiem šī samaksa tiek samazināta. Un tā vietā, lai pateiktu paldies par to, ka ir daļēja apmaksa, viņš ir sarūktināts par to, ka viņam nav tik liela, kā sākumā bija. Un tad iznāk šādi te, būtu jāpārdomā, kā šo veiksmīgāk risināt. Jā, paldies. Katrā ziņā visos tajos gadījumos, kur droši vien, kad visā šajā kontekstā arī tad droši vien vairāk arī nevar izteikties. Formāta apspriežams. Paldies. Tātad lēmums atstāt spēkā. Pret atturās nav. Paldies. Nākamais ir par ētikas komisijas nolikumu. Vai ir kas pie šā piebilstams? Nav, paldies. Ētikai jābūt ētiskai. Es jau stiprinām komisijas nolikumu.
komisija ir izveidota ar mērķi stiprināt profesionālās ētikas normas un pamatprincipus un veicināt darbinieku rīcību atbilstoši ētikas kodeksa prasībām. Jā. Atbilstoši vispār pieņemtajām uzvedības normām. Vai kurš zina, kas ir vispār pieņemtās uzvedības normas? Vidējā temperatūra slimnīcā. Skatoties, kurā sociumā mums ir pieņemtas. Tas noteikti atšķirsies. Tieši tā. Paldies, apstiprināts. 14. jautājums ir grozījums saistošajos noteikumos par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. Tad šeit mēs papildinām ar vēl vienu sadaļu. Ņemot vērā tādu faktisko situāciju, kā tā komisijas darbā ir parādījusies, lai varētu mazliet plašāk skatīties. Skatījāmies šo arī komitejās. Vai ir vajadzīgs vēl kāds sīkāks skaidrojums? Kolēģi. Viss skaidrs. Iekļaukungs. Paldies. Apstiprināts, pret atturās nav. 15. jautājums ir par pašvaldības dzīvokli. Kraujas 5. Nodošanu atsevināšanai. Pavisam maziņš, 19,7 kvadrātmetri. Jā. Un novērtējums mums ir jau? Ir 3,5 tūkstoši, ja? Ļoti labs darījums. Tas ir pie ezera? Nē, tas ir pretī Murjāņu veikalam. Murjāņu veikalam bija gan tieši Tad pie Gaujas faktiski tā. pie Gaujas, jā, tūmā. Viss veloceļi izgaismot, var visu dienas staigāt. Strateģiski nozīmīgā vietā. Tieši tā. Tur nav komunikācija, ja? Nē. Paldies, nododam atsevināšanai. Nākamais ļoti nozīmīgs lēmums par pašvaldības iestādes Sējas mūzikas un mākslas skolas direktores iecelšanu uz noteiktu laiku līdz iestādes direktores probūtnes beigām. Un attiecīgi iestādes direktore būtu uz amats slodze būtu 0,8 un attiecīgi mēneša alga, kāda šeit minēta. Un mums klāt arī, jā, ir gandrīz jau direktore Renāte Bēziņas kundze. Arī kolēģi var iepazīties. Renāte, lūdzu, pavisam dažos vārdos, kāda ir bijusi jūsu iepriekšējā saistība ar skolu, lai mēs visi zinātu, mēs jau tā kā tikāmies, varbūt visi nebija klāt, lai pazīst jūs sejā un par sevi dažos vārdos. Jā, tātad Sējas mūzikas skolā strādāju kopš 15 gadiem, kā šoreiz izreikināju. Esmu bijusi gan violas, gan klavieru skolotāja, esmu bijusi arī mācību pārzemē noteikti laiku. Jā, orķestri vadu un katrā ziņā esmu darījusi to, ko vajag. Universālais karieris esmu bijusi tāda, esmu arī šobrīd.
dodas ilgstošā turblūknē vai turpšanas atvaļinājumā, mājas savukārt atgriežas no tāda. Tad šī maiņa būtu. Nu, prieks par jums, lai jums viss izdodas, lai arī saglabājās kontakts, ja vajadzības gadījumā ar direktori, ar Annu. Un, protams, ja kāda palīdzība vajadzīga no pašvaldības puses, droši var zvanīt jebkuram no mums un arī visus jautājumus kopā risināsim. Vai deputātiem ir kādi jautājumi? Paldies, nav apsveicami. Lūdzu, tad arī nobalsojiet, lai ir arī apstiprināts līdz galam. Lai veids. Paldies, apstiprināts, vienbalsīgi, pret atturās nav, apsveicam. Ļoti jauki. Un 17. jautājums ir par grozījumiem sociālā dienesta budžeta plānā, valsts finansētie asistentu pakalpojumi. Attiecīgi tad arī šeit mainījās tieši pakalpojumu sniedzēja juridiskais status, ja? Vai šeit tikai sadalījums bija, ja? To mēs komitejā noskaidrojam. Tās ir meditācijas. Klausas meditācijas. Jā. Paldies, apstiprināts. Nākamais ir grozījumi Sējas pamatskolas budžetā. Konvekcijas krāsnes palikņu iegādē pavisam simboliski grozījumi. Nelieli, bet, nu, jā. Tāds kāds guntas paliknis izskatās? Nejautā, es nezinu. Nu, kaut kas smalks noteikti, jo ir paliknis vajadzīgs. Tā arī ir. Nu, budžetā jau bija ieplānots, bet tur laikam tiešām par paliknim pietrūkst. Bet es nezinu, neņemos spriest. Nu, lai būtu krāsnīgi paliknis apstiprināts, paldies. Nofotogrāfēsim, tad atsūtīsim. Aizbraucu, paskatīšu. 19. jautājums ir par maksas brokastu izmaksām Sējas pamatskolā. Attiecīgi, tad skolēni 5. 9. klase, vienas porcijas produktu izmaksas 0,46, nemainīgā daļa 1,68 un dienā izmaksas 2,14. Tas ir brokastis? Tās ir brokastis, bet tas ir brīvprātīgi. Jā. Vēlās, tad var pieteikties pareizi klients. Ja? Brokastiem var pieteikties bērni, un tad tie, kas ir gatavi maksāt, viņi var ēst brokastis skolā. Viss cena vajadzīga. Cikos ēd šīs brokastis? Cikos? 9:05:10. Pēc pirmās stundas? Jā. Un cikos tad ir pusdienas? 11:45. Pirmā maiņai, otrai maiņai 12:55. Kad starp otro maiņu un brokastīm tur ir tāda atstarpība, bet tur pirmai maiņai tur, ja ēd brokastis, nemaz pārāk liela nav tur tā. Parasti tos aizejot uz skolu, tad nedaudz ieēst, lai... Trešā klasē arī jāņem otrā maiņā, viņiem ir sports 5 stundas, tad viņiem sanāk. Nu jā, bet šeit tiek dot iespēju. Jā, ļoti labi. Ideāli. Ļoti labi. Ļoti labi. Fantastiski iespēja. Jā, fantastiski iespēja bērniem. Lūdzu, nobalsot. Vai kāda putra tiek vārīta brokastīs? Kāda putra tiek vārīta? Ir putras, ir
tas, kas sanāk. Nē, Operatīvi. sanāk, jā, ir arī pilns ar pienu. Jā, sanāk, viena reize. Jūs Karnītes kundzi atbalstat? Es domāju, viena reize, 2, 4. Vajadzētu nobalsot. Vajadzētu nobalsot. Paldies, atbalstīts. Nākamais ir par pašvaldības autobusu maršrutiem skolēnu un pirmsskolas izglītības iestādes bērnu pārvadājumiem Sējas pagastā jaunajam mācību gadam. Tad šeit ir ar pielikumiem, ar abiem autobusiem, lielais, mazais, ar autobusu numuriem. Volvo autobus un Sprinters busiņš. Jā, lūdzu, Jākapson kungs. Gribēju pajautāt par to jauno autobusu iegādi, cik tālu mēs esam tikuši. Jo es pieļauju, ka šis autobus tiks nomainīts ar citu autobusu. Nu, jaunais autobus visticamākais varētu būt... Jā, nu... Tas nedara. Tāpēc, ka šitam tehniskā apskata veiksies tūtās. Tas viņš izies vēlreiz. Šo daudzus gadus ir izvēles tehnisko apskatu. Nāksies mainīt. Kad varētu būt autobus? Šobrīd ir jau kādas indikācijas? Jā. Lielais autobus ir tā, ka nākamais jautājums par finansējumu autobusam, kā mēs varam iegādāties, ir radušies zinām apstākļi ar tirgus izmaiņām visu ar cenām. Līdz ar to nākamā komitejā būs šis jautājums izskatīt. Jūs jau taisījāt to cenu aptauju? Jā, mums bija. Un neviens nepieteicās? Pirmajā reizē mums bija viens piedāvājums, Jā. bet mēs nedrīkstējām ņemt. Līdz ar to atkārtojām šo te konkursu. Un otrajā reizē savukārt nebija neviena priekšlikuma piedāvājuma. Un līdz ar to tas nākamais solis ir saruna procedūra, ko mēs varam veikt un teikt, lai mēs veiktu šo sarunu procedūru. Zinām, tā būs doto brīdi ieguvušie autobusi, ja viņi ātri parādās, ātri pazūd. Un šie te piegādātāji nav gatavi gaidīt visu šo te procedūru, kas mums savukārt no mūsu puses ir jāveic. Līdz ar to tas priekšlikums būs nokāršos, kā mēs varam ātri, kā ir piedāvājums, uzreiz ātri paņemt šo autobusu. Tāpēc tas tiks virzīts uz nākamā komitejā šis jautājums. Bez aizņēmuma? Krēslos. Citādi ne. Tieši tā. Kā 13 krēslos. Un esošais autobus ir, viss ar viņu ir kārtībā? No šo to vietu viņš brauc, viņš tiek remontēts, es laikam šīs uzturēšanas izmaksas ir salīdzinoši. Raivo nepiesauc. Jā, Remontēja braucam, viņš iet, šofers ļoti rūpīgi attiecas par autobusi, uztur, šoferīši paši nāk izdarīt. bet šoferis jau teica, ka varbūt vajadzētu ņemt aizņēmumu un ņemt jaunu, un tad būtu droši tas, ka viņš tur jaunu brauc un tad nav laik jāremontē. Šoferīši bija tādi, vai to izdarīt. Nu jā, es arī, godīgi sakot, būtu par... Bet es par to mums tad jāizrunā, bet es būtu par to, ka tiešām tad ņemam aizņēmumu, ņemam jaunu autobusu un tad kaut kādu pusi līdzfinansējumu, pusi aizņemamies, bet mēs tagad paņemt ļoti lielu summu no budžeta, zinot, ka mums arī ir vajadzības gan apkurs jomā, gan citās jomās jumta remontu, ja? Nu, tas diezgan... Jā, bet nu labi, to izdiskutēsim vēl. Lai nav tā, ka autobusam iet uz beigām tehniskā apskata un tie ieguldījumi atkal nav nesamērīgi lieli, pirms iegūst to jauno autobusu. Skaidrs, ka jebkurā gadījumā jaunais autobus tik ātri nebūs. Ja? Tā kā, tad mums vēl jāizrunā par šo procedūru, ko mēs darām, lai mums varam atrast šāds līdzekļus budžetā tik apjomīgs. Neatkarīgi no autobusu maršruts jāapstiprina. Jā, tas skaidrs. Nē, vienkārši mēs jau tos līdzekļus tā kā bijām jau norezervējuši, man liekas, budžetā, ne? Lūgums neatvērt tirgu šobrīd. Mēs balsojam par maršrutu. Pēc tam runājam par autobusu. Nebūs nekur tur neviens jautājums par autobusu iepirkumu vēlāk. Viņš jau ir izrunāts pusgadu atpakaļ. Tā ir tikai procedūra. Un mazliet iestrēdzis. Jā, te arī Bitīt nepieminēja par Bitītes bērndārs filiāli Pabažos. Un vispār par Pabažiem bija divi jautājumi, kas bija no Pabažu iedzīvotājiem. Tad viens bija par ātrumu ierobežojumu
posmā starp Pabažu centru un starp bērndārzu filiāli Bitīte. Ja. Šo jautājumu mēs atrisinājām. Tur ir uzstādīti 2 tā saucamā ātruma ierobežojošie vaļņi un ātruma samazinošās zīmes uzstādīts. Savukārt gājēji ietve, kas ir vēl vecās plāksnes, Pabažu centrā varētu teikt, ja. Tad tās mēs plānojam pieteikt šo te projektiņu Jūrzemes finansējumam virzienā uz Pabažu, lai sakārtotu pieeju Pabažu ezeram, arī to stūri sakārtot, kas ir starp veikalu un lejā uz ezeru, un tad vai no šī vai citu finansējumu, kādā ziņā tad nākošajā gadā mēs to ietvaru papildinātu un līdz tā, lai tur būtu tas posms, nauda būs pieturas līdz gan daudz joku mājām un līdz pagriezienam uz kultūras namu lejā, ja būtu tur tajā posmā būtu tās ietvas. Jā, paldies. Šis ir apstiprināts par maršrutiem. Nākamais ir par sadarbības līgumiem ar dažādām iestādēm. Un kā pirmais ir Latvijas radio un televīzijas centrs un viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija. Lūdzu apstiprināt. Paldies. Apstiprināts. Nākošais 22. ir par Nacionālais veselības dienests un viedā administrācija un attīstības ministrija. Nākamais būs par Valsts reģionālās attīstības aģentūru. Pie visām ministrijām jāpieliek un aģentūrām viedās. Un vēl ilgspējīgās un kā. Skaisti. Jā. Paldies. Apstiprināts. Nākamais līguma sadarbības būs ar Veselības inspekciju. Uzskars redaktors mazliet jāpagaida. Laikam nav tik viedas. Veselības inspekcija tā vienkārši izklausās. Kaut kas jāpieliek klāt. Jā, ir. Var tagad balsot. Veselības inspekcija. Inga Bērziņa. Jā, ar to arī sadarbības līguma sadaļa ir izskatīta. Un 25. jautājums ir par lietošanas mērķu noteikšanu Abūlas tiesības zemes vienībai Ainažu ielā 30. Tātad 70 kvadrātmetri, ja, elektrouzlādēšanas bija. Ja? Vai tās stācijas, kas strādā, uzstādītas Bīriņielā, jau strādā vai ne? Nē. Sen es saprotu, ļoti ilgi. Saukstos nav neviena īstenībā, izņemot pie domas. Ja? Nav pagaidām, mēs runājam. Pagaidām vēl nav tas, ka ir iznomāts, bet neviens no uzņēmējiem nav viņus. Bet uzstādīts ir, vienkārši viņas nestrādā. Kuršos arī nestrādā? Ne, kuršos strādā, bet ļoti tur tā savdabīgi strādā. Juļģis, nobalsot, lūdzu. Tu noteikti darba cena,
Jā, atbalstīts, pret atturās nav. Nākamais jautājums ir par zemes grāmatā nereģistrētu zemes vienību sadalīšanu, nosaukumu piešķiršanu, dažas mēģi noteikšanu. Valmieras šoseja, Lojas upe. Pašvaldībai piekrītošas. Un veidojās attiecīgi zemes vienība muzeja tilts, muzeja ceļš, tilta zeme, muzeja ceļš 6, un tālāk mēs daļu šo zemes nodotu tad vai mainītu ar Siguldas pašvaldību, ja? Viņi tā kā neprasa mainīt, mums nāksies nodot viņiem. Nodot, jā, mums jau procedūra, kamēr mēs iemēram reģistrējam zemesgrāmatu. Pirmais lēmums veids. Guntī. Arī sistēma pārāk vieda kļūsi. Tikāmies septembra pirmajā pusē ar Ziedoņa muzeja pārstāvjiem, ar biedrību un arī ar kaimiņiem, kas dzīvo apkārt muzejam, kurus arī satrauc gan šī tilta stāvoklis un piebraucamais ceļš, gan tas, kas ir mūsu pusēm no veikala Viganta līdz tiltam, gan arī tālāk līdz muzejam, tāpat arī stāvvietas pie muzeja, jo ļoti daudz cilvēku apmeklē muzeju. Ceļš ir šaurs, tilts šaurs, ar stāvus nogāzes, īpaši arī ziemas periodā problemātisks. Ja, tad iedzīvotāji aicināja abas pašvaldības sadarboties, jo tā ir robeža tilts starp Siguldu un Saukustiem. Ja, un tad izrunājām ļoti vērtīgu tikšanās, ļoti interesantu tikšanās un ļoti skaists muzejs, ja kāds vēl nav bijis, tad var droši apmeklēt un tiešām ļoti interesanti, liederīgi, ļoti laba atmosfēra un kā jau Ziedoņa var tekstus paklausīties arī laustiņās un tiešām ļoti labi. Gunti, neiet? Es nobalsoju? Jā, tāds. Paldies. 27. jautājums ir par pašvaldības valdījumā esošā nekustamo īpašumu daļas Vidružu ielā, Pludmalē, nomas tiesību izsoles atzīšanu par nenotikušu. 20 kvadrātmetru apjomā, jā, lūdzu. Es neredzu tajā projektā, kāda bija tā cena, par ko solīja to zemes gabalu. 50 eiro bija iesākumā. Tas bija gadā vai? Gadu par sezonu, ne par mēnesi, uz 4 mēnešiem sezonā, jā, par peldu sezonā mēnesī. Peldu sezonā mēnesī. 200 eiro sezonā. 200 eiro skaidrs. Lūdzu, kolēģi, nobalsot. Paldies. Savukārt cita izsole. Šī bija nomas tiesība izsole, bet cita izsole par īpašumu atsvināšanu vecā Jankrimulda ir noslēgusies sekmīgi un par kopējo summu 44 500 eiro. Lūdzu, apstiprināt rezultātus. Paldies!
apstiprināti rezultāti. 29. jautājums ir par projektu veselības veicināšanas pasākums Saukas novadā. Tāda līdzīga projekts mums ir jau bijis iepriekšējā plānošanas periodā. Mums būs iespēja veicināt veselību un slimības profilaks pasākumus, nodrošināt vai īstenot mūsu Saukas novadas sabiedrībai. Un kopējā summa, cik gadu periodā tas būs? 3. 5 gadiem, ja? Pašvaldībai ir iezīmēts no Eiropas Savienības finansējums šiem 5 gadiem 74,199 eiro. Un šī projekta uzsaukuma viens no tiem nosacījumiem ir, ka pašvaldība projektu var iesniegt ar minimālo summu 200,000 eiro. Tas nozīmē, ka pašvaldībai šajos 5 gados ir jāpiefinansē 125,800 eiro savs līdzfinansējums. Sākumā liekas daudz, bet 5 gados ieguldīja 205,000 un jau šobrīd pārskatot, piemēram, šogad 2204. gadā mums nebija šis veselības veicināšanas projekts, līdz ar to iestādes šīs aktivitātes, ko mēs agrāk sēdzām no veselības veicināšanas projekta, bija sēdzami savu budžeta, un šobrīd izskatot tās aktivitātes, ko jau pašvaldība katru gadu velta, viņas ir vairāk kā 25,000. Mēs tikāmies arī ar sporta ģimeņu centru, pārunājām, ko mēs varētu no 2025. gada aktivitātiem iekļaut kā attiecināmās uz šo projektu. Tad tāpat turpināsim skolām noteikti apkārtības nodrošināt publiskos pasākumus, vingrošanu senioriem, kas nodrošināt veselības veicināšanas projektu, kā arī nodrošināsim turpmāk vingrošanu pieaugušajiem konkrēti pavasarījus un dažās lekcijas. Kas šobrīd notiek ar vingrošanu senioriem? Jā, un kāda rakstura, tā ir kāda, tur viss kopā, viss tās galvenās senioriem vajadzīgais, kas ir vingrošanas kaut kādas. Un no kura vecuma skatās seniori? No 50. No 65 uz augšu. Ļoti sensitīvs jautājums, bet man klāt nebija koridorā, bija dažādi vecumi. Nē, šajos projektos ir daudz dažādas nodarbības var likt, bet mēs jau kā pašvaldība ar savu līdzfinansējumu varam piedalīties, ka jau tās telpas ir dot pavēltas. Tas var arī ietvārt kā, ne? Nē, telpas. Jo telpas var arī dot Veselības pavēltas. veicināšanas projektā telpas mēs savas Jā. nodrošinām bez maksas. Mēs neiekļaujam iekšā kā līdzes naudu. Tas nozīmē, ka kurš sev uzskata par senioru, var droši doties. Bet arī vingrot var iet tie, kur nav seniori. Nu, jā. Ko mēs tagad Mēs darām? tagad sanāk iedalam, nu, ja? Netur speciālā programma. Jā, labi. Tātad visi seniori tad laipni aicināti, tas ir pirmdienās, cikos ir? No 10 līdz 11. Sporta centrā, ja? Centra mazā zāle ierasties laikā. Nē, Marika, vārdā Marika. Un sējā lojā 2 reizes nedēļā. Tur viņi paši vingro. Protams, gadiem cauri vasaru 2 reizes nedēļā bez apstājas. Tur jāsasinās ar pīlādzību droši vien, vai ne? Dāmām un... Nē, tā ir viņa kopība. Jā. Nu, es domāju, ja kāds vēl nezina, tad... Jā, ļoti jauki. Tad atbalstīsim. Vēl vienu komentāru, bet mēs tas projekts aiziet, un mēs saprotam, ka mēs 3 vietās seniori piedalām. Jā, projektā mēs esam paredzējuši vingrošanu senioriem vienreiz nedēļā 3 vietās, Saukas pagasts, Ceļas pagasts, bet tas ir jau no nākamā gada.
Jā, lūdzu nobalsot par dalību projektā 5 gadu periodā atbalstīt projektu iesniegumu. Jā, laikam mums pārāk tālu vajadzēja pat tiešo savienot ar vadu. Jā, ir. Paldies. Atbalstīts vienbalsīgi. 30. jautājums ir par apgaismojumu, kur ir jāprecizē summas. Jā, lūdzu, Raivā. Jā, tur nav tajā lēmuma projektā minēts, kam tā summa, kas pa apgaismojumu, uz kuras ielas, kur tas? Kāpielē. Skaidrs, paldies. Jā, un te vēl bija jautājums, Normund, varbūt var atbildēt, ka Rīgas un Ainaža ielā lampas kaut kā nevienmērīgi strādā. Tas ir tā speciāli vai kaut kāda viedā apgaismojuma sistēma vai ekonomija? Tur vienā brīdī tika viena fāze izslēgta, bet šobrīd jā, tas jājautā komunālās services pārstāvjiem, vai joprojām ir tā viena fāze izslēgta, ja arī ir kāds lampu maiņas process nemācies. Kaut kāds darba varbūt process, jo Bīriņiela arī bija tā, ka pusiela bija apgaismota, otra puse nebija. Pievērst uzmanību tajā garajā posmā vienā brīdī viena fāze bija izslēgta vasarā, jā, tad jānoskatās, kas šobrīd ir situācija. Jā, labi. Paldies par jautājumu. Noskaidrosim. Jā, atbalstīts iepriekšējais jautājums. Paldies. Pret atturās nav. 31. jautājums ir grozījumi Salkas sporta un ģimeņu centra budžetā. Inventārs, lai veiktu nepieciešamā inventāra pielāgošanu un pilnveidošanu Kamniņu sporta audzēkņiem šī brīža vajadzībām, esošo kamanu pārbūve un rezerves daļu iegāde. Atcīmredzot, bērni laikam aug, jā, un tur ir jāpielāgo, jā, lūdzu, Renār. Īsumā stāstās, ka iebučetēts ir nopirkums kamanas, kas ir summa, jā, bet tas nav liederīgi, un tie bērni aug un vajadzības ir vairāk, un tad arī ar Dainu treneru tikos, ka loģiskāk būtu 3 kamanas pārveidot, nekā nopirkums jauns. Un tad ir vajadzīga šī maiņa, lai varētu tas rezultāts pirkt un tas kamanas pilnas. Kāds ir tas jautājums no treneru puses, tāpēc iesniegumu veidot šādā veidā, ko varētu vizīt. Informācija mums bija kopīga tikšanās ar Kamniņu federāciju, kur klātienē piedalījās Murjāņu pie sporta ģimnāzijas esošā bērnu sporta skolas direktore, kā arī federācijas pārstāve, un savukārt Zumā piedalījās arī federācijas prezidents Kamniņu sportē, un pārunājām turpmāko nākotni, kādā būtu sadarbībā ar Kamniņu sportu. Skaidrs, ka Kamniņu sports attīstās tikai tajās pašvaldībās, kas ir ap Siguldas Kamniņu trasi, jo no tālākā attāluma bērni nebrauca. Mēs zinām, ka cena par vienu nobraucienu, neatkarīgi no tā, vai brauc no zemākas distances vai no augšas, ir ārkārtīgi liela un ar katru gadu pieaugoša. Arī šis ir apgrūtinājums pašai Murjāņu ģimnāzijai, ārkārtīgi liels. It kā ģimnāzijai un sporta skolai bērni dod izglītības ministrija naudu un to tālāk pārskaita Kamniņu trasē, bet Kamniņu trase arī pieder izglītības ministrijai. It kā iznāk, iedod naudu, viņa aizskaita atpakaļ, un tā maksa ir tik liela, ka pat
sporta skolas bērni nevar atļauties vajadzīgā daudzumā braukt. Ja? Tā kā tāds risināmas problēmas ir, droši vien arī kopumā dzirdējāt visas tās aktualitātes, kas saistās ar Muļāņu ģimnāziju. Bet šobrīd mēs turpinām ar nelielu bērnu daudzumu turpinās Kamniņu sports arī Salkastos. Dainis šobrīd ir treneris un mums ir tad arī jāpieņem lēmums, kā turpmāk, kāda attīstība šim sporta veidam, kā to labāk darīt. Skaidrs, ka arī pāriet uz Muļāņiem uz sporta skolu šo var tikai ar nākošā gada septembri, un arī tāpat jāstāsta, kāds viņam būs finansējums un vai tas būs iespējams un tā tālāk, un kā vispār šī sporta veida tad skats nākotnē. Diezgan vēl daudz jautājumu palika. Katrā ziņā kontakti ir vēlreiz atjaunot, nodibināti, bija diskusija, un tā būs jāturpina par kaut ko papildināt. Muļāņi, cik vispār mūsu skar, protams, skar, jo tur arī tā zaudējums iet no mums, bet par Muļāņiem situācija ļoti sarežģīta, gan valstis, gan arī sporta sabiedrība. Mēs zinām, 8–10 garumā jau grib aizvērt vai pārformēt, vai rekonstruēt visu to. Un tagad ir vakardien kaut kāds arī lēmums, iedot 170 000 laikam, lai skola varētu realizēt savas darbības līdz gada beigām. Un tagad arī paralēli notiek audits, kurš dos izvērtējumu darbu grupu, kuri janvārī jānāk ar konkrētu priekšlikumu, kas notiks tālāk. Tā kā janvārī visdrīzāk būs skaidrs, kas ar Muļāņiem notiks. Sliktais scenārijs esot laikam ar to sadaļu, kas ir pie jūras, pie jūrmalas. Lielupē, jā. Airēšana, bet Muļāņus tas stāstīs, kā tiks turpināts. Bet to mēs redzēsim janvārī, kad tā darba grupa nāks pēc audita ziņojumu un redzējumu, kas notiks tālāk. Katrā ziņā arī tīri no tādas Izglītības ministrijas sporta departamenta puses ir vajadzīgs valstisks lēmums, manuprāt, par to, ka, ja mēs saglabājam savu Kamniņu trasi, tad acīmredzot sportisti ir vajadzīgi, jo tam ir tradīcijas, ir panākumi un tā tālāk. Ja ir valsts lēmuši šo visu turpināt, tad attiecīgi arī mēs varam sadarboties un blakus pašvaldības, kas ir ap trasi, tiešām var sadarboties šajā jomā, bet tai izmaksai ir jābūt lētākai un mūsu bērniem, kas trenējās šajā sporta veidā, ir jābūt pietiekami daudziem braucieniem šajā trasē. Nevar būt tā, ka tikai jābūt 4 braucieniem nedēļā vai kā reizēm, bet dēļ naudas var tikai reiz 2 nedēļās braukt. Tas ir absurdi. Tad nav jēga tam vispār sporta veidam. Par sausiem treniņiem zālē varam jebko darīt zālē, bet šajā sporta veidā ir vajadzīgi arī treniņi. Un tas arī, protams, ir jauniešiem un bērniem interesanti, kad treniņi ir uz ledus. Tā kā, tur diezgan tāda absurda tā situācija. Jā, ja drīkst, man ir ieteikums arī pārējiem iestāžu nodaļu vadītājiem. Tad kā uz papīra to grūti citreiz saprast tos iemeslus, no kura kontos, kuru pārliek, kas netiek izdarīts, kas tiek aizvietots, un respektīvi no tās naudas. Šajā gadījumā es saprotu, ka viss ir kārtībā, vienkārši nauda no jauna Kamniņu iegādes tiek pārlikta uz remontu. Šādas piebildes būtu jauki uzreiz iekļaut tajā pašā pieprasījumā, tas atvieglotu. Paldies. Jā, paldies. Tā, lūdzu, kolēģi, nobalsot vēl. Paldies, atbalstīts. Pret attura nav, vienbalsīgi. Un nākamais jautājums 32. par dalību Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas šajā plānošanas periodā projektā. Specifiskie atbalsta mērķi sekmēt to, lai jo īpaši nelabvēlīgā situācijā esošām grupām būtu vienlīdzīga piekļuve kvalitatīvai un iekļaujošai izglītībai un mācībām un iespēja to iegūt, sākot ar pirmsskolas izglītību un aprūpi un vispārējās izglītības un profesionālās izglītības un mācību gaitā līdz pat augstākai izglītībai un pieaugušu izglītībai un mācībām, tostarp veicināt mācību mobilitāti visiem un atvieglot piekļūstamības iespējas personām ar invaliditāti. Atsakot, pasākums integrēta skola kopiena, sadarbības programma atstumtības riska mazināšanai izglītības iestādēs.
Kurš par šo jautājumu attīstības nodaļu kādu komentāru sniegs? Izglītības ģēludzu. Jautājumu. Ja jūs visi atceraties, bija savulaik samērā veiksmīgs projekts Punkurs, tad šis ir kā Punkuru turpinājums vai Punkuru jauns sākums ar citu nosaukumu, drusku plašākām aktivitātēm, lai atbalstītu skolēnus un pedagogus viņu kopīgā darbā, iegūstot un sniedzot izglītību. Tur ir ļoti dažādas aktivitātes paredzētas gan vienai, gan otrai grupai. Tas ir tāds jaunums nācis klāt, ir šis te atbalsts, kas ir paredzēts skolēniem, kas nepabeidz 9. klasi, respektīvi nenokārto centralizētos eksāmenus, tad tur ir iespēja individuāliem plāniem un individuālām mācību pieejām un konsultācijām un individuāliem atbalstiem un tam līdzīgas lietas. Finansējums lielākā daļa nāk no Eiropas Savienības kohēzijas fonda, kur tad atlikušo daļu līdzfinansē valsts. Finanšu turētājs ir Valsts izglītības satura centrs, un pašvaldības ar savām izglītības iestādēm ir iekšā kā sadarbības partneri. Tas, ko mēs pašreiz lūdzam, ir sniegt piekrišanu, ka mēs iesaistamies šajā projektā. Tas ir pirmais solis, tiklīdz viss būs saņēmis visus šādus ieteikumus no pašvaldībām un valsts dibinātām izglītības iestādēm. Tā tiks spērts nākamais solis, proti sadarbības līguma slēgšana, ar ko mēs, protams, arī nāksim uz domu. Jā, tas šis tāds Pumpuriņš 2, ja? Jā, viņu var saukt principā par Pumpuru 2. Par to ministrija jau savu krietnu laiku iepriekš tiek informējusi, kad viņi meklē un ir raduši risinājumu, kā Pumpuru var turpināt. Acīm redzot, kā programmu zem nosaukuma Pumpurs nebija iespējams turpināt, ja? Tad viņi ir nosaukuši skolu kopiena. Labi. Jo lielu lomu, ja liels uzsvars tiks likts arī uz kopienas iesaist. Tātad vecāku iesaiste, mentoru darbības attīstīšana, kas mentors tiek saprast plašākā izpratnē, ne tikai pedagogs, bet arī kāds cits sabiedrības eksperts. Jā, labi, paldies, skaidrs. Vai jautājumi, kolēģi? Lūdzu nobalsot par sagatavotu lēmumu projektu, apstiprināt dalību un attiecīgi tad tālāk jau skatīsimies par konkrētu finansējumu, cik tas būs mūsu pašvaldībai pieejams. Paldies, atbalstīts vienbalsīgi. Jautājumu slēdzu. Kolēģi, ir nepieciešams pirms pēdējiem jautājumiem vēl neliels tehnisks pārtraukums, pēc kur tad atkal minūtes 10, 15, 10, pēc kur tad pulcēsimies un izskatīsim šos jautājumus. Lūdzu tad pārtraukumu. Cienījamie kolēģi, turpinām domas sēdi. Mums ir atlikuši 2 ļoti nozīmīgi jautājumi, proti par iekšējiem noteikumiem, par valsts budžeta mērķdotācijas sadali izglītības iestādēm, kā arī par ieņēmumu un izdevumu palielināšanu tieši pedagoģu atalgojumiem pēdējos 4 mēnešos. Un, jā, kā jau arī lasījāt vakar Izglītības ministrijas preses relīzē, tad tika atzīmēts, ka 8 pašvaldības Latvijā ir izpildījušas šo te noteikumus par skolu reorganizācijām, to skaitā arī Saukras novads. Tas gan bijis gana sāpīgi, kā jau, un joprojām dažādas atsauksmes par šo ir, ja? Bet bijām spiest to darīt, tas nebija tā aiz labas gribas, bet un nākotnē vēl iespējams nāksies ļoti dažādas lēmumus pieņemt, jo bērnu skaits kopumā valstī samazinās ļoti. Bet šobrīd, ņemot vērā to, ka gan Saukras novada vidusskolā tiek realizētas vairākas speciālās programmas, tāpat arī ņemot vērā to, ka šo reorganizāciju esam veikuši, tad esam saņēmuši mazliet lielāku finansējumu šim gadam atlikušiem 4 mēnešiem pedagogiem. Tā kā par to ir prieks un cerams arī ar saņemto mērķdotāciju tad varēsim nosekt to atalgojumu, kas pienākās atbilstoši ministra kabineta noteikumiem par minimālo, nevis par minimālo, bet par pedagoģu likmi, ja, skolās atbilstoši skolānu skaitam.
Tātad vispirms ir 33. jautājums par šo te aprēķinu sadales kārtību, iekšējie noteikumi. Tad šos vajadzētu apstiprināt, un ja būs vēl kāds vēlāk arī priekšlikumi, tad varam izskatīt turpmāk jau arī oktobra mēnesī komitejās un lemt par tiem vēl papildus. Lūdzu, kolēģi, tad izteikt viedokli par šiem iekšējiem noteikumiem balsojot. Paldies, balsošanu slēdzu. Par 12 pret atturās nav. Paldies, lēmums pieņemts. Un 34. jautājums ir par ieņēmumu un izdevumu palielināšanu pedagoģu atalgojumiem. Tad ir saņemt šīs te, kā jau minēju, valsts mērķdotācijas pēdējiem 4 mēnešiem, un šeit attiecīgi visām mūsu izglītības iestādēm tad ir atbilstoši arī pamatā bērnu skaitam ir šīs te mērķdotācijas sadalītas, gan Rūķītes, Bitīte, Sauksnoda vidusskola, Sējas pamatskola. Un jā, tad lūdzu nobalsot. Paldies, balsošanu slēdzu. Paldies, par 10 atturās 2. Paldies, lēmums pieņemts. Paldies, cienījamie kolēģi, par dalību šajā domas sēdē. Paldies visiem skatītājiem, klausītājiem. Šo arī domas sēdi slēdzu. Pavisam drīz arī ir skolotāju diena, vai ne? Un tad arī sveicien visiem skolotājiem, un lai izdodas mūsu bērnus veiksmīgi apmācīt, un lai, protams, arī visiem laba veselība un labs rudens. Paldies!